Labdien! Cienījamās dāmas, godātie kungi! Mūsu vidū ir ļoti daudz cilvēku, kurus mums ir kā fonda dibinātājiem patiesas prieks redzēt. Vaidaras kundze, Eiropas parlamenta deputāte, Bordāna kungs, tieslietu ministrs, ir atraduši iespēju ierasties, Kūtra kungs. Tātad fonda, vispirms es iepazīstināšu ar fonda dibinātājiem. Advokāts un docētājs Lauris Liepa. Fonda konsule Rīgas juridiskās augstskolas docētāja tiesību zinātnes doktora Inese Druviete. Fonda konsuls Latvijas universitātes docents tiesību doktors Jānis Pleps. Tā pārējie. Tātad jāpiemina, ka fonda dibinātāju vidū ir arī Egīls Levits, kurš šodien nav klāt. Pārējie fonda biedri laika gaitā, tātad teiks uzrunas. Tā, un es esmu Dace Kokareviča, es strādāju par žurnālisti Latvijas avīzes redakcijā, un profesors Kārlis Dišlers ir mans vectēvs. Es viņu gan dzīvē satikusi neesmu, tāpēc, ka viņš aizgāja mūžībā 1954. Gada 18. septembrī, otrreizējā izsūtījumā Krasnojarskas apgabala Biriļusu rajona Poļavojas kapsētā ir apglabāts. Pateicoties fondam Sibīrijas bērni, mēs arī starpbrīdī redzēsim video, kā es šogad aizvedu krustu. Tātad gandrīz 59 gadus pēc viņa aiziešanas mūžībā aizvedu un noliku krustu šajā kapsētā. Bet sākt, protams, jāsāk ar citu brīdi, ar dzimšanas brīdi. Un man ir izraksts no Kurzemes evaņģēliskās luteriskās konsistorijas Muižama Remtes evaņģēliskās luteriskās draudzes baznīcas grāmata noraksta 1878. gada pirmais ieraksts vēsta, ka 1878. gadā 8. janvārī 6:00 rītā dzimis, nocīm redzot, tāpēc dzīvē bijis daudz jāstrādā, 6:00 rītā dzimis, un tā paša 22. gada janvārī mācītāja mājā no mācītāja Bernevics kristīts Kārlis, Lielsatiķu lejas laucenieku saimnieka Ermana Dišlera un sievas Ievas dēls. Vecāki evaņģēliski luteriskās ticības un liecinieks saimnieks Ermanis Dišlers, kalps Kārlis Šķēle, kopēja Anna Eglīte. Raugi, un par visu pārējo mēs tātad konferences gaitā. Vārds Laurim. Jā, paldies, un pavisam noteikti ir jāpiebilst, ka starp dibinātājiem vēl ir arī Satversmes tiesas tiesneses profesora Sanita Osipova un, protams, arī Arvīds Dravnieks, kuram pateicoties šodienas konferences var notikt, tiek organizēta. Tāpat arī Mārtiņš Paparinskis, Oksfordas universitātes doktors un arī gan advokāts, gan arī mācību spēks. Un neapšaubām pie tādām ievadu uzrunām jāpiemina, ka šodien starp mums ir arī jubilārs, jo Jānim Plepam šodien ir dzimšanas diena. Tā kā daudz laimes! Dāmas un kungi, ir patiesas prieks redzēt šeit tik kuplā skaitā, neskatoties uz bēdīgo laiku un visnotaļ jauko brīvdienu, kolēģu, interesentu, gan studējošo, gan mācību spēku, gan arī Latvijas politiķu. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā šodienas konferences tematus. Bet, protams, tā kā konferences tiek rīkota mūsu alma mater, es lūgtu mūsu dekāni, profesoru Kristīnu Strādu Rozenbergu, ļaut mums sākt šo pasākumu. Kristīna, lūdzu. Paldies. Bet mana balss pietiekami skaļa, es domāju, visi tāpat mani dzirdēs. Juridiskās fakultātes vārdā man ir prieks redzēt jūs visus šeit šodien konferencē, kas veltīta viennozīmīgi vienam no ievērojamākiem Latvijas tiesību zinātniekiem. Godīgi sakot, nākot uz šo pasākumu, bija tāda neliela, neteiksim, ka uztraukums, bet doma, interesanti, cik cilvēku šis pasākums pulcēs.
Ir patīkami redzēt, ka cilvēku ir tik daudz, ka pat šajā auditorijā, kur ir viena no mūsu lielākām auditorijām un ir nodēvēta par godu tieši profesoram Dišleram, ir pulcējies tik liels cilvēku skaits, pat nepietiek vietas. Jāsaka, tas apliecina tikai vienu, ka, cīm redzot, cilvēkos joprojām ir vēlme diskutēt par tiesiski svarīgiem jautājumiem, un ka viņi pat tiešām to vēlās, ja jau ir atnākuši šeit, sestdienā, atrāvuši savus rūpes ģimenei, jo es domāju, ka nav daudzi vairs, kuri ir spējīgi to darīt, tāpēc no vienas puses liels prieks, ka jūs visi šeit esat. Šodien es šeit esmu aicināta teikt burtiski pāris vārdus, atklājot šo konferenci, un acīm redzot, man ir aicinājuši tieši kā juridiskās fakultātes dekāni, tāpēc Juridiskās fakultātes vārdā, protams, jāatzīst gan nozīmīgais devums profesoram docentam Dišleram, ko viņš ir devis tiesību zinātnē, gan arī tas devums, ko viņš ir devis kā juridiskās fakultātes dekāns. Jo būt par juridiskās fakultātes dekānu ne šobrīd, ne pagātnē nav viegli. No vienas puses tas ir vadīt saimi, katrs no kuras ir izcilība, un katrs ir ar savām idejām un savām domām. Protams, kad laikā, kad to darīja Dišlera kungs, bija nedaudz savādāks laiks, un varbūt bija tāds laiks, par kur mūsu tiesību zinātnieki var tikai sapņot, kad nebija tik liela slodze akadēmiskā darbā, un zinātniekiem bija iespējas tiešām pievērsties zinātnei, kas šobrīd ir faktiski diezgan apgrūtinoši dēļ lielās akadēmiskās noslodzes. Tai pašā laikā gan to brīdi, gan šobrīd ir diskutējums jautājums, cik brīvi tiesību zinātnieki ir savos uzskatos, cik daudz tie klausa, vai viņiem ir jāklausa vadošiem politiskiem uzskatiem. Un tas ir varbūt jautājums, kurš nav līdz galam bieži pētīts, iespējams atkal tāpēc, ka katram laikam ir sava vide, sava attieksme arī pret zinātnisku uzskatu paušanas brīvību. Sākumā es jau teicu, ka diez vai mani, nevis diez vai, bet ka mani droši vien aicināja šeit kā juridiskās fakultātes dekāni, jo pašai man liekas, ka diez vai mani aicinātu kā zinātnieku. Tā iemesla pēc, ka pirmkārt es, protams, nepārstāvu nozaru, ko pārstāvēja Dišlers, lai gan nenolieksim, ka arī krimināltiesiskajās zinātnēs viņa tiesību filozofiskie uzskati ir pietiekami svarīgi, kaut vai par likumu iekšējo un ārējo autoritāti, jo nenolieksim, ka mūsdienu krimināltiesībās pamatā likuma autoritāte ir tieši šī ārējā. Vēl viens iemesls, droši vien tiem, kas man zina kaut nedaudz tuvāk, tie zinās, ka manī vienmēr bijusi iekšēja pretestība pret cilvēku slavināšanu. Un, ja man skolā lika mīlēt Raini, tad es vienmēr mīlēju Aspāziņu. Un tāpēc nemotivēti vienmēr man ir bijis kāda pretestība pret to, kad pasludina kādu cilvēku, un mēs skatāmies uz šo cilvēku kā uz kaut ko īpašu. Es šeit negribētu runāt tieši par Dišleru kungu, bet vispār par visiem. Un te man prātā nāk nesen ir nevis juridiskās fakultātes, bet universitātes rektora teiktais par atšķirību starp dabas zinātnēm un sociālām zinātnēm. Viņš to gan teica drusciņi citā rakursā, bet teica viedus vārdus, kad ir visai interesanti skatīties, kā sociālajās zinātnēs runā par lietām, par ko runāja pirms 100, pirms 200, pirms 300 un pirms 1000 gadiem, un tas joprojām ir aktuāli. Dabas zinātnēs šāda fenomena nav. Bet viņš nepateica vēl vienu lietu. Dabas zinātnēs nav arī cita fenomena. Proti, dabas zinātnēs tas, kurš atklājas 2+2, ka tas ir 4, viņš arī savā dzīvē vienmēr izmantos šo 2+2 ir 4, un diez vai no tā atteiksies. Tas, kurš ir izgudrojis telefonu, viņš droši vien izmantos telefonu un teiks, ka tā ir lieliska ideja. Un ja kāds no dabas zinātniekiem savu ideju pēkšņi sāk noliegt vai neizmantot, tas nozīmē, ka viņš atzina tās bīstamību. Sociālās zinātnēs nav tik viegli. Ideja, ko cilvēks ir pateicis, nav abstrakta. Viņa ir tajā vidē esoša ideja. Tāpēc arī visas idejas, kas ir pateiktas, ir ļoti rūpīgi jāskata. Mēs, protams, varam izraut citātu un izmantot šo citātu kā lozungu, un tas nebūtu nav slikti. Tā pašā laikā, ja mēs saistam šo citātu jau ar konkrētu cilvēku, tad mums ir jāsaprot, kādā laikā viņš to ir teicis, vai viņš pats pēc šīs idejas ir vadījies un kā tas tālāk ir attīstījies. Tāpēc šodienas konferencei un arī fonda dibinātājiem es novēlu būt stipriem, jo tas tiešām nav viegli. Ir viegli būt par ideju vai analizēt ideju, bet nav viegli skatīties uz cilvēku
un saprast, ka cilvēks nav tikai labais, ir arī cilvēkam iespējams bijis, kas ne tik labs un būt drosmīgiem to pateikt. Tāpēc šodienas konferencē es novēlu, lai tas izdodas, lai Dišlera idejas dzīvo ilgi, bet dzīvo uz diskusiju pamata, skatoties, cik tālu tās ir derīgas, un varbūt ļoti derīgas, arī mūsdienu sabiedrībai, mūsdienu tiesiskai sabiedrībai, un arī varētu virzīt to uz tālāku attīstību. Paldies visiem, kas ir sanākuši. Novēlu jums tiešām patīkamu un liederīgu šo konferenci un fondam tā turpmāko darbību. Paldies! Liels paldies profesorai Kristienai Stradai Rozenbergai. Tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, ko profesori pieminēja, jo viens no Kārļa Dišlera intriģējošākiem dzīves posmiem, un arī tā skaitā viņa akadēmiskais devums, ir saistīts ar Kārļa Ulmaņa pēc 34. gada 15. māja totalitāro režīmu. Tā skaitā jautājums, ko arī viens no šodienas runātājiem apsvērs, proti kvazi negatorum gestium ideja, kuru no civiltiesībām profesors mēģināja ielikt publiskajās tiesībās. Tas un tā, lai intriģētu jūsu visu uzmanību un aicinātu palikt līdz arī otrajai daļai. Bet pirms mēs sākam pirmo daļu, viena no fonda atbalstītājām un arī šīs universitātes docētājām, šobrīd Saeimas priekšsēdētāja biedra Ines Lībiņa-Egnere, kur arī ļoti labprāt būtu piedalīsies konferencē, bet, diemžēl, neatrodas Latvijā un tāpēc ir lūgusi atvainot savu klātnebūtni, ir atsūtījusi mums savu sveicienu. Un no konferences rīkotājiem es esmu pilnvarots to nolasīt, kaut arī, protams, ka rakstījusi to, protams, ir pati kolēģi Ines Lībiņa-Egnere. Es atļaušos to nolasīt, jums nav iebildumu, centīšos darīt to raiti un ievērojot kolēģis Ines izteiksmi visticamāk. Godātie konferences rīkotāji, dalībnieki un klausītāji, vispirms man ir patiesas prieks šodien sveikt jūs visus nodibinājumu profesoru Kārļa Dišlera fonds gada jubilejā. Un patiesas gandarījums, ka jau pēc gada fonds sadarbībā ar Latvijas Universitātes juridisko fakultāti ir pulcējis ļaudis uz konferenci par profesoru Kārļa Dišlera mantojumu. Šodien, atskatoties uz Latvijas ievērojamākā valsts tiesību zinātnieku un tiesību filosofu profesoru Kārļa Dišlera dzīves gājumu un zinātnisko darbību, pārliecinamies, cik paliekošu un nozīmīgu ieguldījumu viņš atstājis. Joprojām neatsveram ir profesora Dišlera darba Latvijas Republikas satversmē ietverto tiesību institūtu un demokrātiskas valsts iekārtas principu noskaidrošanā. To apliecina arī mūsu katra personīgā pieredze, jo gan akadēmiskajā darbībā, gan likumdošanas darbā nereti smeļamies zināšanas tieši profesora Dišlera darbos, demokrātiskas valsts iekārtas pamati, Latvijas valsts varas orgānu un viņu funkcijas un citos. Mēs to tiešām varam godāt ar vārdiem atstātais mantojums, un mantinieki esam mēs ik viens. Taču tas ir arī milzu izaicinājums mūsdienu jaunajiem zinātniekiem ar saviem darbiem, apliecināt, ka viņi ir profesora Dišlera talantu mantinieki. Profesora Kārļa Dišlera fonds jauno talantu izaugsmu un darbību noteikti veicinās. Tādējādi vēlos no sirds pateikties fonda dibinātājiem un atbalstītājiem par mantojumu vairošanu. Vēlos pateikties ikvienam, kas sniedz savu ieguldījumu šīs konferences tapšanā, jo esmu pārliecināta, ka tā ir neviena lieliska iespēja apzināt un pieminēt profesoru Dišlera ieguldījumu Latvijas tiesību zinātnē, bet arī pareizais ceļš, kā sasniegt fonda dibinātāja izvirzītos mērķus nacionālā valsts tiesību zinātnes attīstības veicināšanā un demokrātiskas tiesiskās valsts vērtību nostiprināšanā sabiedrībā. Noslēgumā, vēlot izdevušos konferences un sekmes turpmākajā fonda darbībā, citējuši profesoru Dišlera 31. gada darbā Demokrātiskas valsts iekārtas pamata rakstīto. Visiem pilsoņiem vajadzētu interesēties par valsti, tāpēc, ka valstī piekrīt milzīga loma nevien tautu, bet arī dažādu sabiedrisku grupu un pat individu dzīvē. Ar pilnīgu tiesību varu teikt, ka no valsts pareizes iekārtas un valsts dzīves pareizes vadīšanas lielā mērā atkarājas tautas labklājība, tautas kulturālā attīstība. Citāta noslēgums. Patiesā cieņā Ines Lībiņa-Egnere, Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētāja biedre un šīs universitātes docenti. Paldies Inesei. Pirms sākt šodienas sekcijas pirmo daļu saturisko, mēs lūgtu arī mūsu kolēģi, juristu, šobrīd tieslietu ministru Jānu Bordānu, teikt uzaicinājumu vārdus. Tas Paldies, jā. Tā viņa likuma varēja labi novietot. Godātie kolēģi, ir skaidrs, ka demokrātiska valsts nevar pastāvēt bez savas valsts tiesību zinātnes. Tomēr interesanti, ka, manuprāt, ne tikai demokrātiska valsts un
nevar pastāvēt bez savas zinātnes, un arī nav pastāvējis, jo droši vien arī Ķīnā un Āzijā ar citām iekārtām, jo demokrātija varbūt ir izgudrojuši, tomēr viens no izgudrojumiem ir, tas ir tīri Eiropas institucionāls tāds veidojums, tad tomēr visur ir pastāvējis arī šie tiesību zinātne. Taču vai sakritība, kā demokrātija, kas, kā es minēju, jau ir, manuprāt, tīrs eiropiešu izgudrojums, ir vienīgā kultūra, eiropiešu kultūra, kas ir vismaz kādu laiku dominējusi visā pasaulē. Un ne jau tikai ar brutālu spēku, vai tas būtu militārs vai ekonomisks, būtu iespējams šādu veikumu sasniegt. Manuprāt, šādu veikumu var sasniegt, vai ir nepieciešams vismaz tas, lai sabiedrībai būtu ļauts izpausties tās vislabākajā veidā, tās visiem sabiedrības locekļiem, katram cilvēkam būtu iespējas, vai maksimāli daudz cilvēkiem vismaz būtu iespējas izpaust savas labākās īpašības un sniegt visai sabiedrībai savu labāko devumu. Tāpēc, ja mēs runājam par to, kāpēc būtu nepieciešama spēcīga, sekmīga un labi finansēta un atbalstīta valstiesību zinātne, tas ir ne tikai, lai būtu demokrātiska valsts pēc formas, bet gribētu uzsvērt, lai šī valsts būtu sekmīga. Diezgan pastāvīgi pie politiskiem procesiem piekļuvušiem cilvēkiem ir vēlme uzlabot satversmi, iejaukties konstitucionālās tiesībās un piedāvāt varbūt kaut ko gluži citu. Un tas ir zināmā mērā normāli, jo lietām ir jāattīstās. Jautājums ir, vai ir vēlme pienācīgi finansēt zinātni, vai ir pienācīgi cienīt šo zinātni tādā veidā, lai tā varētu sniegt patiesu situācijas analīzi un, ja nepieciešams, piedāvāt kādu savu risinājumu, jo jebkuri pārgrozījumi valstiesību laukā nedrīkst būt kā pasūtījums advokātiem savu aktuālā brīža vajadzību apmierināšanai. Visbeidzot, gribētu teikt, ka juristiem strādājot komerctiesību laukā visos laikos ir bijušas, ja ne garantijas, tad vismaz labākas iespējas labi nopelnīt un dzīvot pārtikušāk. Tāpēc ir apsveicami centieni panākt un piesaistīt pie šīs zinātnes jaunos spēkus. Daudz ir šajā zālē un sēž pa labi no manas rokas. Un es gribētu teikt, ka vēsture bieži vien atkārtojas. Tāpēc tūkstošgadīgām valstīm ir savi arhīvi, kuros droši vien var atrast kaut ko, kas atgādina arī šīs dienas apstākļus. Un tas viņiem palīdz saprast šo apstākļu rezultātu brīžiem gadsimtiem, taču ja ne gadsimtiem, tad varbūt tās arī paredzēt vismaz dažus gadus uz priekšu. Var apsvērt domu un diskutēt par to, vai latvieši arī ir tūkstošgadīga tauta un vai latviešiem arī ir savas valstiskuma formas tūkstošgadu vēsturi, taču jebkurā gadījumā es novēlu, lai mūsu valsts jo sekmīgi piepilda savas zinātnes glabātavas arhīvus un lai pašas galvenās zinības, lai mūsu know-how ir mūsu cilvēku galvās un prasmēs. Novēlu jums veiksmīgu darbu! Liels paldies kolēģim Jānim Bordānam par uzaicinājumu vārdiem. Un pirms mēs sāksim pirmo daļu, profesora Kārļa Dišlera personības izpausmes un laikmeta paradigmas, es gribētu nedaudz precizēt savu nepilno fonda dibinātāju uzskaitījumu, kā jūs to visu redzat pieejamajos publiskajos datos, vēl bez jau nosauktajiem. Dacis Kokorevičs un manas nosauktajiem ir arī Signe Ķerihova, Dina Gailīte, Ieva Miļūna un Edgars Pastars. Tā kā kolēģi, neņemiet ļaunā, ka es netiku strauji jūs pieminējis. Bet šobrīd, kā pirmās daļas par profesora personības izpausmēm un laikmetu liecībām vai laikmetu kontekstu, mēs lūdzam uzstāties šīs universitātes profesoru, tiesību teorijas katedras profesoru un satversmes tiesas tiesnesi Sanitu Osipovu. Lūdzu. Paldies, cienījamā auditorija. Man ir milzīgs gods jūs uzrunāt. Laimīgi visiem jauno gadu. Kad Draunieka kungs man iedalīja tēmu, man likās, no Dišlera es esmu lasījusi tik daudz un jau tik sen, ka tas būs viegli. Bet jau ķeroties pie tēmas kārtošanas, es aizķēros aiz paša vienkāršākā, kas ir filozofiskie uzskati. Tie nav tiesību filozofiskie uzskati, tēma ir filozofiskie uzskati. Grieķu
kultūrā ar filozofu saprata izglītotu gudru cilvēku. Un kas tad ir tā mūsu dzīves gudrība? Tas ir mūsu pasaules uzskats. Kā mēs paužam savu pasaules uzskatu? Un kas ir mans pasaules uzskats? Vai es esmu gatava jums tagad pastāstīt savu pasaules uzskatu? Un vai Dišlers tā uz paplātes mums ir izlicis savu pasaules uzskatu? Filozofiskie uzskati man sanāca, ka tās ir vērtības, pasaules uzskats un tā ir ticība. Tas ir ļoti intīmi. Un cilvēks to atklāja ar savu dzīvi. Es neesmu profesora Kārļa Dišlera dzīves gājuma pētniece, taču par viņa tiesību filozofiskajiem uzskatiem var spriest, pamatojoties uz viņa darbiem. Kur gan meklēt, un es izlasīju ļoti daudz darbus, un Dišlers ir ļoti daudz apspēlējis dažādu citu autoru idejas, un es sapratu, ka viņa paša filozofiskos uzskats vai pasaules uzskats vai vērtības var atrast darbā, kur viņš ir rakstījis par kādu vīru, ko ir cienījis un godājis. Un to es atradu Kārļa Dišlera rakstā Imanuela Kanta piemiņai, kurš bija publicēts Tieslietu ministrijas vēstnesī 24. gadā. Un tā izpratni par likumību, citējot Dišleru, es jums varu teikt, ka Kanta ģimenē valdīja darbs, vienkāršība, godīgums, sirsnīgums un dievbijība. Tātad tās ir vērtības, kuras Dišlers ir izcēlis kā vērtības. Turklāt Dišlers savā rakstā izceļ viņa prāt galvenās Kanta cilvēciskās īpašības – stingri ētiskie principi, pienākuma apziņa, vienlīdzības sajūta un brīvības mīlestība. Par to, kā Dišlers ir piepildījis šos ideālus ar saturu dzīvē, es neņemšos spriest. Par to varēja spriest laikabiedri un tuvinieki, jo mēs visi jau spriežam no sekundārajiem vai otrreizējiem avotiem, no tā, ko kāds cits ir teicis par. Vieglāk ir runāt par Dišlera juridiski vai tiesību filozofiskajiem uzskatiem, un juristiem ir visai vienkārši. Mums ir ierasts klasificēt tiesību filozofiju skolās. Tāpēc ar savu īso uzstāšanos centīšos atbildēt uz jautājumu, kādai skolai pieder Kārļa Dišlera mācība. Vai pats Dišlers zināja, kādai skolai pieder viņa mācība? Tas ir no jautājuma, ko man kādreiz uzdeva studenti, vai Aristoteles zināja, ka viņš dzīvojas pirms mūsu ēras? Kādai skolai es piederu? Saprotiet, ir cilvēki, kas rada, un pēc tam cilvēki, kuri liek pa skolām, bet tas nāk pēc tam, ka tā radīšana ir beigusies. Meklējot avotus, mums ir jāsaprot, ka cilvēks pieder savam laikam, un viņa piederību laikam saista viņa pieredze, viņa socializācija, kur viņš ir ieguvis savus uzskatus, kur viņš ir gājis skolā. Un tātad tāds vispārējais secinājums, mēs visi nākam no savas bērnības, un mūs ietekmē mūsu skolotāji. Un mūsu skolotāji mūs ietekmē neatkarīgi no tā, vai mēs viņus noliedzam, vai mēs attīstam viņu idejas tālāk. Mēs tik vai tā atbalstamies pret saviem skolotājiem, jo tās ir tās zināšanas, kas mums ir visam pamatā. Un skolotāji mums ir ne tikai tie, ar kuriem mēs esam dzīvajā tikušies un kas mūs ir ar savu personību ietekmējuši, bet skolotāji ir arī tie, kurus mēs esam lasījuši, sapratuši un kurus tāpat mēs vai nu apstrīdam vai pieņemam. Profesors Kārlis Dišlers skolas gaitās ir gājis Tukuma pilsētas skolā, pēc kuras strādājis par skolotāju Lielaucas un Mūrmuižas Buķenes pagastu skolā. Un tajā brīdī profesors nebija profesors, viņš bija jaunēklis, kādu šobrīd mūsu vidū ir maz, viņam bija 19 gadi, kad viņš uzsāka. Un līdz 27 gadiem viņš bija skolotājs. Tad viņš 1905. gadā beidza Nārvas ģimnāziju, un ģimnāzija jau ļauj mums startēt augstskolā. Un tad no 1906. līdz 1910. gadam viņš ir studējis jurisprudenci Pēterburgas universitātē, un tas laikam ir tas svarīgākais. Pēc revolūcijas laika, pirms Pirmā pasaules kara laika, Pēterburgas universitāte, kuru viņš spīdoši absolvē un atstāts zinātniskajam darbam valststiesību katedrā. Docenta grādu iegūta 1932. gadā Latvijas universitātē, doktora grādu iegūt 32. gadā Latvijas universitātē, un tad es domāju, kā viņš te varēja iegūt doktora grādu 32. gadā. Lielākā daļa viņa spīdošo darbu ir tapuši jau pirms šī 32. gada, kas varēja būt viņa darba vadītājs, kas varēja būt viņa oponenti, ja viņš bija izcilākā zvaigzne šajā jomā Latvijā. Bet tā mums reizēm arī šobrīd notiek. Kāds, kurš iet pirmais, viņam ir oponenti, viņam ir vadītājs, bet savu ceļu viņš iet pats.
Jo jau līdz tam brīdim, kad doktora grāds ir aizstāvēts, persona ir izcilākā autoritāte, kāda nu mūsu mazajā, šaurajā Latvijā ir, bet mums ir šīs autoritātes, un mēs esam spējīgi paši iet ceļu, arī tad, ja mums priekšā nav neviens. Un tas ir tas, kas latviešus izceļ, man liekas, citu tautu priekšā. Mums katra paudze iemin pa jaunu pēdas sniegā, mums nav iemītu taciņu. Mēs visi noliedzam savus skolotājus un veidojam jaunu skolu. Un es saviem skolniekiem to nenovēlu, lai atkal nāktu režīms, kurš pasaka, viss tas, ko mēs esam veidojuši un mācījuši, nekam neder, un mēs nevis papildinam to, ko skolotāji ir ielikuši, bet noliedzam to, ko skolotāji ir ielikuši. Juridisko izglītību Dišlers iegūst Krievijas impērijā laikā, kad pēc 19. gadsimta tiesu reformas valstī jau bija izveidota moderna eiropeiska tiesu iekārta, strauji attīstījās tiesību sistēma un strauji attīstījās jurisprudence. Ieejot Krievijas grāmatās, mūsdienu Krievijas grāmatās, mēs redzam, ka paši krievu juristi šobrīd šo laiku, 19. gadsimta beigas līdz 1919. gadam, sauc Zalotoj viek jurisprudencija un Pēterburgas universitātē Zalotoj viek fakultēta. Tātad zelta ēra, labākais laiks, labākie skolotāji un jurisprudence, kas strauji attīstās. Tiesību filozofija un teorija šai laikā, tātad Dišleram docēja profesori Reķkin, Karpunov, Beršatski, Petražitski. Tie ir profesori, kurus vēl šobrīd pamatā tālāk attīstot, izmanto Krievijas juristi mūsdienās. Valstiesību katedrā darbojās Gradovskis, Ivanovskis, Kavaļevskis. Viņu grāmatas šobrīd ir uz pirmā galda, un tieši Ivanovskis un Gradovskis nolēma, ka Dišlers ir potenciāls, ka viņš ir atstājams fakultātē. Tātad izcilākie valstiesību profesori Krievijā saskatīja Dišlerā potenciālu zinātniskajam darbam. Tas ir pagodinājums mūsu mazajai nācijai, jo viņiem tajā brīdī bija nenormāli daudz studentu. Viņiem šai brīdī līdz Pirmā pasaules kara beigām, pirms Pirmā pasaules kara sākuma, bija visvairāk studentu fakultātes vēsturē, un no visiem šiem tūkstošiem tieši Dišlers tiek atstāts zinātniskajam darbam, viens starp nedaudziem. Tie profesori, kuri docēja Dišlera studiju laikā, ir dzīvi klasiķi jau tajā brīdī, kad Dišlers pie viņiem mācās. Uzsākot Dišleram studijas, fakultātes dekāns bija Leo Petražitskis. Sava laika interesantākais un spilgtākais krievu tiesību teorētiķis, psiholoģiskās tiesības skolas pamatlicējs. Nav brīnums, ka visā zinātniskā mūža garumā Dišlers īpašu uzmanību veltīja cilvēka tiesību apziņas lomai tiesību realizācijā. Un pāris citāti. Tā, piemēram, 27. gadā Dišlers rakstīja. Un te mēs varētu teikt ar to pēckrīzes situāciju vai pēcokupācijas situāciju. Mēs esam nonākuši, kā teica tieslietu ministrs, mēs esam 100 gadē apgājuši to ciklu ātri. Pēdējā laikā jau viss notiek ātri. Kara gadi ir pieradinājuši tautas pie varas parādībām, kur spēks dominē pār tiesībām. Tiesiskā apziņa ir cietusi, dažam labam kara gados notrulināta, tāpēc varbūt uzbrukumi likumīgai demokrātijai, demokrātiskai iekārtai nav izsaukuši tādu protesta sajūtu un tik aktīvu pretskaparu, kādu šie uzbrukumi būtu pelnījuši. Šis demokrātisko aprindu pagurums un tiesiskās apziņas notrulināšanās, mēs sakām šobrīd nihilisms, bet latviskāk jau ir notrulināšanās, varbūt izskaidro, kāpēc samērā viegli izdevās nodibināt dažās zemēs šauru aprindu valdību oligarhijas vai diktatūras veidā, kā piemēram komunistiskās partijas valdību Krievijā, fašistisko valdību Itālijā. Demokrātijas nogurums, tiesiskās apziņas notrulināšanās. Es domāju, ka tās ir divas iezīmes, kas raksturo zināmā mērā Latviju arī šobrīd. To mēs redzam, ka arvien mazāk cilvēki iet uz vēlēšanām un iesaistās politiskajos procesos. Ja runājam par tiesību filozofijas skolām, kas bija dominējušas Krievijas impērijā, kur studēja lielākā daļa 20. gadsimta sākuma Latvijas juristu un valsts vīru, kas tādējādi atstāja lielu ietekmi uz Latvijas jurisprudenci, ir jāmin Petražitska psiholoģiskā tiesību teorija, jeb kā pats autors to sauca intuitīvā tiesību teorija, kuru viņš pretnostatīja pozitīvai tiesību teorijai. Arī Dišlera tiesību avotu izpratne ir tīri petražitskiska. Dišlers raksta, tiesības pašas ir spēks, proti sabiedrisko dzīvu regulējoša enerģija. Cits citāts. Tiesības ir psihiskas enerģijas veids, kas rodas cilvēku kopdzīvē un regulē šo kopdzīvi. Citāta beigas. Petražitskis par to raksta citāts. Jūtas un apziņas, ka esam saistīti ar citiem, mēs apzīmējam ar vārdu tiesības, jo šīs tiesības un pienākumi ir mūsu jūtās, mūsu apziņā.
Turklāt jāmin fakts, ka Krievu tiesību filozofi 20. gadsimta sākumā spēcīgi ietekmējās no vācu klasiskās filozofijas, jo īpaši Kanta un Hēgeļa, kā arī no vācu vēsturiskās tiesību skolas un Jēringa interešu teorijas. Arī Dišlera publikācijās redzams, ka autors lieliski orientējas gan klasiskā vācu filozofijā, gan vācu vēsturiskās tiesību skolas un interešu teorijas pienesumā, kas izmantots, piemēram, darbā Tautas pašnoteikšanās princips tiesiskas valsts pamatojumā, kas publicēts 31. gada Tieslietu ministrijas vēstnesī. Tad vēl vēlētos minēt dažus 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta tiesību zinātniekus, kuru idejas ir plaši izmantotas Dišlera darbos par valsts tiesībām un administratīvajām tiesībām, un kurus var uzskatīt par neklātienes skolotājiem. Visplašāk Dišlera darbos ir izmantots vācu valsts tiesību speciālista Georga Jelineka idejas, bieži tās atrodams bez atsaucēm. Un es nevarēju saprast, kāpēc ir ar atsaucēm svešas idejas un ir bez atsaucēm svešas idejas. Un tad es atkodu sistēmu. Atsauces ir tad, ja Dišlers strīdās. Ja viņš kritizē ideju vai papildina ideju, tad ir atsauce. Ja Dišlers uzskata, ka tā ideja ir pareiza un viņš viņu var pieņemt kā savējo, tad tās atsauces nav. Tas ir šobrīd mums plaģiāta un pašplaģiāta ēnā. Tas ir ļoti interesanta sistēma. Mēs pieņemam kā savu to, ko mēs neapstrīdam. Piemēram, manuprāt, acīm redzamākais gadījums ir Jelineka koncepcija par suverenitāti, kas tiek iedalīta 5 formās. Tautas suverenitāte, valsts suverenitāte, valsts varas suverenitāte, valsts orgānu suverenitāte un tiesību suverenitāte, ko mēs atrodam Jelineka grāmatā Allgemeine Staatslehre, jeb vispārējā mācība par valsti, kas krieviski bija publicēta 1903. gadā un pēc kuras mācījās Dišlers Pēterburgas fakultātē. Un pēc tam mēs šo pašu ideju atrodam Dišlers ievads Latvijas valstiesību zinātnē 19. 26. lapusē, mūsdienu izdevums. Pilnīgi bez atsauces, ideja tā pati, bet, protams, Jelineks ir 20 pāri gadus pirms Dišlera, bet viņš šo ideju akceptēs, viņš viņu nekritizē, viņš viņu papildina un attīsta. Tieši tāpat mēs varam atrast arī cita autora idejas bez atsaucēm, un tas ir franču jurists Leons Digī. Un tad, ja kāds no jums rakājās Latvijas valstiesību doktrīnā, tad ziniet, ka tie ir tie 2 autori, kuros jūs droši varat braukt iekšā, jo Dišlers viņus maz kritizēja un lielākoties viņu idejas akceptēja kā savējās. Vai tas ir slikti, ka tik daudz ideju ir aizgūts? Un Dišlera tiesību filozofiskie uzskati izauga no sava laika Eiropas slavenāko autoru idejām. Nē, tas ir lieliski. Jo Dišlers, būdams poliglots un lasot juridisko literatūru daudzās valodās, analizējot un noraidot vai pieņemot starptautisku slavenību piedāvātos konceptus valsts tiesībās, atvēra latviešu lasītājiem pasauli, tam lasītājiem, kurš nelasīja franču, vācu, angļu, krievu valodās, jebkurš, kurš lasīja latviešu valodā, varēja iegūt šajā laikā Eiropā par pareiziem atzītos konceptus. Proti viņš izveidoja nacionālo valstiesību zinātni nevis slēgtu un saurupu, bet gan atvērtu attīstībai un diskusijai, tā skaitā starptautiskā līmenī. Arī autoritārisma attaisnojums, kas ir šaubīgākā Dišlera juridiskā mantojuma daļa, viņš viņu neizdomā pats, tas iet kopsolī. Tā ir Eiropas juridiskā doma, kur franču, itāļu un vācu valodā ir tik daudzi autori, kuri raksta to pašu. Un tad pavisam intīmi. Es nezinu, vai šajā auditorijā ir kāds, kurš beidz juridisko fakultāti 1991. gadā. Tas bija ļoti interesants gads. Vēl 90. gadā valsts eksāmenis noritēja kā vienmēr, jo no 4. māja deklarācijas līdz valsts eksāmenam nepaguva izdomāt jaunu tiesību teoriju. Bet 91. gadā mēs jau beidzām, kā teica Ilgvars Krastiņš, mūsu mīļais pasniedzējs, kurš mums pirmā kursā bija mācījis sociālistisko vai marksistiski-leņinisko tiesību teoriju, un kad mēs tādā priekšeksāmenā viņam atbildējām uz jautājumu, kas ir valsts, un mēs atbildējām ar to šablonu, valsts ir mašīna, tad Ilgvars Krastiņš teica, ņemiet savu mašīnu un brauciet mājās. Un kur lai mēs tagad meklējam pareizo atbildi uz to, kas ir valsts un tiesības? Un tad pa blatiem, es nezinu, vai šobrīd ir blatu sistēma, bet toreiz bija blatu sistēma, no slēgtajiem fondiem sāka celt ārā pirmskara laika grāmatas. Un Dišlers bija tas, pēc kura grāmatām 91. gadā mēs sākām no jauna saprast, kas ir valsts un kas ir tiesības. Tieši Dišlera grāmatas.
Jūs šobrīd nesaprotat, kas tas ir pa satricinājumu, jo lielākā daļa no jums ir plurālisma laikmeta augļi. Proti patiesība nav viena sociālajās zinātnēs, bet tie, kas ir mana vecuma un vecāki, zina, ka patiesība bija viena. Un Dišlers ir pirmais, kurš salauza man pasaules uzskatu un atņēma vienīgo patiesību. Kopš tā laika es zinu, ka valsts nav mašīna, vai arī ir cilvēki, kuriem valsts joprojām ir mašīna, ja viņu pasaules uzskats ir marksistisks. Un tādējādi es varu teikt, arī man Dišlers atvēra pasauli, kaut arī es piedzimu vismaz 2 paaudzes, apmēram 2 paaudzes pēc viņa nāves. Paldies par uzmanību! Paldies par tiešām intriģējošo profesoru Osipovas pieteikumu Kārļa Dišlera devumam. Un tālāk, turpinot par profesoru akadēmisko devumu, es aicinātu Rīgas Juridiskās augstskolas mācību spēku doktoru Inesu Druvieti. Lūdzu. Jāatzīst, es nespēju sekot iesvaidītajiem tik dziļi zināšanās, jo nākot no citas tiesības sfēras un dzīvojot pavisam citā tiesības sfērā, tomēr es mēģināšu īsi un prātīgi pastāstīt par to, kāds ir profesora Dišlera akadēmiskais mantojums. Kā jau profesora Osipova minēja, tad kopš mūsu valsts atkal atzimšanas šis mantojums ir ļoti plaši izmantots dažādos kontekstos. Gan lai glābtu studentus no pēkšņām varas maiņas izraisītām nedienām, gan arī lai veicinātu mūsu diskusijas par valsts pamatiem, Satversmes kodolu un tam līdzīgi. Lielākā daļa no šī mantojuma ir atrodama oriģināla eksemplāros vai jaunajos izdevumos, ja tādi ir, uz šī galda. Un es mēģināšu saukt, un tie, kuriem viņi ir priekšā, lūdzu paceliet augšā un parādiet pārējiem. Tas mums būs interaktīvais vingrinājums. Vēl bez tā, ko minēja iepriekšējie runātāji, es vēlētos piebilst, ka profesors Dišlers ir atstājis ne tikai akadēmisko mantojumu taustāmā juridisko rakstu formātā, bet arī dažus citus mantojuma elementus, kas ir visnotaļ interesanti. Sākot ar dzejoļiem, kurus mēs solam izdot pēc tam, kad būsim pārizdevuši visus profesora rakstus un grāmatas. Arvīts jau šobrīd rāda, ka dzejoļi un proza dzejā vecajā drukā ir pieejama tiem, kas vēlās pārkapēt un tumšo ziemas vakaros palasīt. Bet arī ir jāpiebilst, ka viņš ir bijis gan Saeimas deputāts, gan arī Tieslietu ministrijas vēstneša un Latviešu konversācijas vārnīcas redaktors, kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi minēms fakts. Tad īsā bibliogrāfijā es vēlos pieminēt tikai, konversācijas vārnīcas viens eksemplārs ir ieradies personāli. Īsti vēlos pieminēt pāris būtiskākos bibliogrāfijas elementus, jo kopumā profesors ir sarakstījis vairāk nekā 30 grāmatas un vairāk nekā 100 rakstus dažādās valodās, un, protams, ka mēs to visu nevaram apskatīt īsā laika periodā. Tātad pirmais būtu ievads administratīvo tiesību zinātnē, kurā ir viss tas, ko mēs apzinām kā administratīvās tiesības, sākot no vispārējā par valsts varas funkcijām, par tiesību avotiem, subjektiem, objektiem, likumības pārbaudīšanu, justīciju un tam līdzīgi. Nākamā grāmata, ko mēs varam minēt, kas ir pārizdota un noteikti daudziem no mums ir plauktos, ir Latvijas valsts varas orgāni un viņa funkcijas. Jā, mums pat ir vesels 2. Un šīs grāmatas saturs ir valsts un viņas konstitutīvi elementi, suverenitātes jēdziens, valsts vara, funkcijas, orgāni, Saeima, prezidents un tā tālāk. Nākamā grāmata ir ievads Latvijas valsts tiesību zinātnē. Tā mums ir šeit. Nu, neko darīt. Tad šī grāmata, mēs viņu grasamies izdot. Tā ka, ja fonds spēs piesaistīt pietiekam atbalstītājus, tad es domāju, ka nākamo gadu, kad mēs runāsim par šo pašu, pacelsies daudzas rokas, kuras turēs šo grāmatu rokās. Kā arī viņam bija publikācijas vairākos izdevumos, tostarp Sinaiska žurnālā Jurists, kur, citējot, ilgadējais LU Tautsaimniecības un juridiskās fakultātes dekāns profesors Dišlers analizēja Tautas nobalsošanas institūtu vietu Latvijas konstitucionālā sistēmā, lokus standa nozīme administratīvā procesā, kā arī balstoties uz klasiskajām 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta vācu valstsdzinātnes atziņām, pamatoja Latvijas konstitucionālo subjektu saturu. Un tālāk, skatoties, atstājot malā šo bibliogrāfijas sadaļu, skatoties, kā mēs to izmantojam, es vēlētos mēģināt grupēt to vairākās daļās. Tad pirmā daļa būtu likumdošanas radīšanas daļa, nākamā daļa būtu plaša pielietojuma mantojums, ko mēs izmantojam dažādos kontekstos, tālāk mantojums, ko mēs izmantojam ļoti specifiskos kontekstos, lai pamatotu kādas noteiktas vajadzības
teorētisko bāzi, tālāk tiesību zinātnieku un ne tikai tiesību zinātnieku, bet tiesību speciālistu polemika, kā arī vispārējā tautas polemika par satversmes vai konstitucionāliem vai valsts tiesību jautājumiem, kā arī, protams, izmantojums politiskajās sfērās. Es domāju, ka vairums no tiem, kas ir pētījuši profesora radošo devumu, noteikti jau prātā savilka ķeksīšus. Bet, ejot tam cauri, es mēģināšu pieminēt pāris, taču es ļoti atvainojos, ja kāds nav pieminēts no tiem, kurš ir ļoti daudz izmantojis profesora devumu savos rakstos un savos darbos. Tad pats pirmais ir par satversmes grozīšanas kārtību. Profesors Dišlers uzrakstīja Tieslietu ministrijas vēstnesī rakstu Latvijas Republikas satversmes grozīšanas kārtību, kas savukārt tik ļoti plaši citēts, tostarp arī mūsu kolēģa Jāņa Plepa rakstos, diskusijās par satversmes preambulu. Konkrēti, noraidāms arguments, ka par preambulu var lemt vienīgi pilsoņu kopums tautas nobalsošanā. Saeimai satversmes grozīšanā ir tādas pašas pilnvaras kā pilsoņu kopumam, iekams netiek skarta satversmes 77. panta jautājumu. Arī līdzinājā praksa, kad satversmes grozījums tika ietverta priekšlikumu papildināt arī preambulu, liecina, ka Saeima ir tiesīga satversmes 76. panta kārtībā to lemt. Tālāk par satversmes iztulkošanu vispārīgi. Starpkara periodā atsevišķi darbi par satversmes iztulkošanu nav tapuši, taču dažādi satversmes iztulkošanas aspekti analizēti daudzos profesora Kārļa Dišlera darbos. Par to savukārt ir rakstīts arī daudzos citās formālās un materiālās konstitūcijas jēdzieniem atbilstošās formās. Dišlers tiek piesaukts arī regulāri tādos fórumos, kā piemēram Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklī par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo satversmes kodolu. Kā arī par atsevišķiem specifiskiem pielietojumiem vēlētos pieminēt satversmes 78. panta iztulkošanu, CVK tiesības pārbaudīt iesniegtos likumprojektus un pilnīgi izstrādāt likumprojektu jēdzienu. Šai konkrētajā vajadzībā tika citēts ne tikai profesora Dišlera apjomīgie un vispār atzītie un zināmie darbi, bet arī konkrēts nosacīta apjomā neliels un mazzināms darbs, kurā tika rasts risinājums šai problēmai. Tālāk vēlētos pieminēt tiesību zinātnieku, tiesību speciālistu polēmiku, piemēram, diskusijās par satversmes kodolu, kad Kusiņkungs piekrita Reinskundzes aicinājumam vienoties par jēdzienu, kas tad ir nacionāla valsts. Atkal tika citēts profesors Dišlers. Un tika teikts, ka profesors Dišlers uzskatīja, ka latviešu tauta un Latvijas valsts ir salīdzināma lieluma, kas ir interesanti. Ka latviešu tauta prasīja autonomas Latvijas dibināšanu. Latvijas tauta sūtīja savus pilnvarotos un delegātus pie ārzemju valdībām, lai atzītu savas pašnoteikšanās tiesības. Latviešu tautas pārstāvi veidoja Latvijas pagaidu Nacionālo padomi. Līdz ar to visos šajos gadījumos runāts par latviešu tautu. Tāpēc var secināt, ka Latvijas veidošana prasīja latviešu tautu un proklamēja latviešu tautas pārstāvi. Un arī konstitūciju uzrakstīja latviski. Turklāt Dišlers arī norādījis, ka latviešu tauta negribēja atstumt citas Latvijā dzīvojušās etnogrāfiskās grupas. Kad Latvijas valsts kļuva iespējama kā vadošais orgāns, tika organizēta nevis latviešu tautas, bet gan Latvijas tautas padomi. Un konsekventi tika turpināts lietot šo terminu. Tādējādi mēs varam arī izsacināt, ka mēs varam lietot gan vienu jēdzienu latviešu tauta, gan Latvijas tauta, un tādējādi mēs nebūsim aizskāruši vēsturisko mantojumu un joprojām domāsim par vienu un to pašu pilsoņu kopumu. Kā arī atsevišķos sabiedriski aktuālos jautājumos, piemēram, apspriežot Saeimas atlaišanu un valsts prezidenta pilnvaras. Kolēģi tika minējuši profesora Dišlera viedokļus, gan lai pamatotu savu uzskatu, gan arī lai piedalītos nosacīt politiskās diskusijās. Un viens no tiesību zinātnieka pamata uzdevumiem ir radīt tiesību doktrīnu, kas ir izmantojama arī tiesu lietās, un sevišķi, teiksim, satversmes tiesu lietās. Un arī satversmes tiesu lietās nereti tiek citēts profesors Dišlers un viņa mantojums, un konkrēti es varētu pieminēt Latvijas-Krievijas robežlīguma jautājumā, piemēram, tiesneses Krūmas atsevišķās domas, kurā tika citēts profesors Dišlers saistībā par jautājumu, kas ir Latvijas teritorija. Kā arī, protams, tiesu lietās, kad administratīvās tiesībās bieži tiek citēts profesors Dišlers, tad šajā gadījumā tas salīdzinājumā ar satversmes tiesu ir mazāk nozīmīgs fakts, lai gan ļoti svarīgs. Tādējādi pāris minūtēs pastāstījām par to, kas ir profesora Dišlera mantojums, un es domāju, ka mēs auditorijā dzirdēsim vēl un vēl, jo arī tas, ka mēs esam visi šeit savākušies, protams, ka ir profesora Dišlera akadēmiskais mantojums. Lai mums veicās to saglabāt. Paldies!
Liels paldies Inesei Druvētai. Tagad lūksim arī fonda dibinātāju Jāni Plepu pastāstīt mums par profesoru devumu valsts tiesību jomā. Labrīt, godājamie kolēģi, prieks visus redzēt. Patiešām man arī bija līdzīga sajūta nākot šodien uz auditoriju, vai būs cilvēki, vai nebūs cilvēki. Man šķiet, ka šis pasākums ir izraisījis plašu uzmanību, un mēs par Kārli Dišleru esam jau runājuši pietiekami daudz, un iespējams šobrīd būtu laiks paraudzīties mazliet arī kritiskāk vai skeptiskāk uz šīm lietām. Jo zinātniska pieeja ir kritiska pieeja, un tāpēc vakaras diskusijās ar kolēģiem sociālajos tīmekļos veidojās dažas lietas, par kurām būtu vērts domāt vai pārunāt. Profesora Ospola ļoti labi runāja par skolotājiem. Patiesībā ir tas, ar ko es arī vēlējos sākt. Pēterburgas universitāte, patiešām Kārlis Dišlers, ir viens no retajiem, kas tiek atstāts zinātniskā darbā. Un divi uzvārdi, Ivanovskis un Kovaļevskis. Bet kas šeit būtisks? Vispirms starptautiskās tiesības. Profesors Ivanovskis vairāk specializējas starptautiskajās tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās. Un tas ir tas brīdis, kad starptautiskās tiesības vēl nav īsti nodalījušās no valsts tiesībām. Tieši tāpat profesors Ivanovskis ir spožs orators lekcijās, kas spēja un prot aizraut klausītājus. Varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc joprojām atceramies arī profesoru Dišleru. Savukārt attiecībā uz otru profesoru arī interesanta personība. Par revolucionāru darbību atskaitīs no universitātes. Ilgus gadus dzīvojis ārzemēs. Kā baumo iestājies masonu kustībā. Devis lielu ieguldījumu konstitucionālismu veidošanā Krievijā. Viņas sapnis bija angļu tipa konstitucionālisms. Ierobežota monarhija ar stipru parlamentu. Un ja mēs vērojam Kārļa Dišlera darbus, šo anglisko tradīciju arī ļoti labi var just. Jo ierasti mūsu lokam ir šī vācu, franču tradīcija. Kārlis Dišlers nāk ar šo anglisko elementu. Un tas, kas vēl šeit nāk būtisks no Kovaļevskis pieļauju, ir paražu tiesības, respektīvi tās senās dabiskās tiesību formas, kas veidojas sabiedrībā, un plašais socioloģiskais skatījums. Kad īstās tiesības ir tās, kas notiek dzīvē, nevis tās, kas ir grāmatās. Un lasot Dišlera darbu šodien, es domāju, tā ir lielākā vērtība. Ne tik daudz tiesību normu pārstāsts, cik analīze par to, kā šīs tiesību normas strādā un varētu strādāt konkrētā sabiedrībā. Līdz ar to tas, ko mēs varam konstatēt, un iepriekšējie runātāji ļoti labi to parādīja, ka Kārlis Dišlers pēc būtības veids šo Eiropas kopējās konstitucionālās domas lokalizējumu Latvijas tiesību telpā. Man šķiet, profesora Ospola ļoti eleganti parādīja šo diskusiju ar Jelineku. Atsaucamies tad, kad kritizējam, tad, kad piekrītam, vienkārši pārrakstam. Un tādā veidā veidojas šis domas lokalizējums, kas veido šo pamatu, uz kura tapa iespējama konstitucionālās iekārtas atjaunošana. Un tas, kas šeit būtiski, kas varbūt ir mazliet unikāli, šī angļu un amerikāņu autoru domas. Daizijs, Bečkots, Vilsons, tas ir tas, kas Eiropā tajā laikā nav tik ļoti izplatīts. Un Dišlers to izmanto, un es pieļauju, ka tā ir šī aizraušanās ar Anglijas parlamentu. Jo nevelti viena no viņa grāmatām ir tieši veltīta Anglijas parlamentam. Par satversmi. Viens no mītiem ir tāds, ka Dišlers ir satversmes tēvs. Tā gluži nav. Dišlers nav bijis satversmes sapulces deputāts. Dišlers nav strādājis satversmes komisijā. Dišlers satversmes tapšanu ir skatījies no malas, to kritizējot, komentējot šo procesu. Lai gan ļoti interesanti. Tā ir brīdī, kad Satversmes komisijas referentiem bija jāsniedz ziņojums par satversmes projektu pirmajā lasījumā. Līdziņotājs Jānis Purgals uzstājas ar ļoti plašu referātu par konstitucionālisma teorētiskajiem aspektiem, un ja mēs to salīdzinām ar mazliet agrāk publicētu Kārļa Dišlera rakstu, tie ir ļoti tuvi. Varētu teikt, šeit tā ir tā pati metode. Tad, kad Purgals piekrīt šīm idejām, viņš vienkārši viņas pārstāsta. Tā kā patiesībā Dišlera balss skanēja satversmes sapulcē. Lai gan vēlāks iegūms patiesībā bija tas, ka
viņš komentē to no malas un viņš atstāja savas piezīmes. Un tāpēc ir šī konstitucionālo praktiķu skepse. Gan Fēliks Cielēns, gan Arveds Bergs, Marģers Skujenieks, kuri reāli rakstīja konstitūciju, kuri bija deputāti, kas piemēroja konstitūciju, ar regulāru un diezgan kritisku skepsi raudzījās uz Dišlera zinātnisko darbu. Iespējams, tās bija sava veida, kā Arvīds teiktu, personiskās vājības, proti šiem cilvēkiem nebija laika zinātniskajam darbam, un viņi varbūt arī izjūta šo momentu, ka tas, kurus zinās pēc gadsimtiem, būs tieši vien tie, kuri raksta, nevis tie, kuri pieņem lēmumus. Bet tā tas ir iegājies, ka Dišlers, lai gan tai laikā nebija autoritīvākais un zināmākais un ietekmīgākais, tieši pateicoties savām darba spējām un rakstīšanai, jau 30. gadu vidū tiek citēts Latvijas senāta spriedumos. Un kas vēl interesantāk, ja mēs jautājam par viņa simpātijām, viņam satversmē noteiktā iekārta nepatika. Viņa sirds kaislība piederēja Igaunijas konstitucionālajam modelim, Igaunijas 20. gada konstitucionālajam modelim. Bez atsevišķa valsts prezidenta, vienpalātas parlaments, valsts galvas pienākumus izpilda premjerministrs, tas, kā funkcionē šī iekārta Igaunijā līdz pēc apvērsuma. Lūk, un ejot tālāk, jāsāk pieskaties arī šai otrai lietai, runājot par negotiorum gestio, bezuzdevuma lietvedība, Kāļa Ulmaņa autoritārā režīmā pamatojums. Jāteic, patiešām tas atkal nav nekas oriģināls. Jau 18. maijā Arveds Bergs publicē fundamentālu ievadrakstu, kurā pamato Ulmaņa režīma tiesiskumu. Fakts rada tiesības. Ulmaņa apvērsums ir noticis fakts, tas ir tāds pats fakts kā 18. novembris. Un šis režīms ir pastāvošs un jāiet uz priekšu. Dišlers nāk vēlāk un atkal savā ierastajā stilā ar plašiem zinātniskiem rakstiem. Un iespējams šis pat negotiorum gestor nav tā lielākā problemātiskā vieta Dišlera darbos, jo pēc savas būtības šī koncepcija, es domāju, kolēģi civilisti varētu papildināt, varētu teikt ir diezgan demokrātiska, jo tas prezumē, ka krīzes brīžos kāds uzņemās rīcību ar šo mantu, un tad, kad šī krīze beigusies, viņš šo visu mantu atdot atpakaļ saimniekam, pie tam vēl sniedzot norēķinu par savu darbību. Es pieļauju, ka Dišlera fani šeit varētu saskatīt tādu zināmu signālu Kārlim Ulmanim, līdzīgi kā signalizē Mikls Valters, kad kaut kā tā vara būs jādod atpakaļ tautai un parlamentam. Mazliet problemātiskāk ir darbi, kas ir tapuši pār autoritārās valsts principiem. Es apzināti paņēmu šodien līdzi autoritāras valsts iekārtas pamatprincipus, kopiju no Saeimas bibliotēkas. Ar domu, ka varbūt kāda, teiksim, tā daļa ir tā, par kuru būtu jāpēt, par kuru būtu jārunā. Jo patiešām Dišlers iet līdzi Vācijas tā laika tiesību domai, un Dišlers jau sāk runāt par vienu vadoni, vienu tautu, un ar zināmu simpātiju raksta, ka Latvijai nav tās problēmas, kas ir Vācijai, jo latviešu tauta etniski ir viendabīgāka. Tie ir 30. gadi. Un šeit mēs redzam patiesībā to lietu, ko varētu saukt par Kārla Šmita paradoksu. Vācijā tajā laikā, 30. gados, 20. gados, bija divi izcili profesori. Gerhards Anšuts un Karls Šmits. Gerhards Anšuts bija pozitīvists. Jā, nav rakstīts tiesību normā, ja nav izdota likuma. Nekā nav. Ir tikai tas, kas ir likumā. Karls Šmits bija socioloģiskāks. Viņš teica, ka skatāmies, kas ir realitāte. Arī realitāte veido faktus, un realitāte ietekmē tiesības. Un tad, kad notika Hitlera varas pārņemšana, notiek paradoxāla lieta. Hitlers to izdarīja likumīgā ceļā ar tiesību normām. Un notiek paradoxālākais. Karls Šmits, kurš ir rakstījis par realitāti, par to, ka demokrātija ir struktūras, būtības elements, sāk pamatot jauno režīmu. Savukārt Gerhards Anšuts, kurš bijis pozitīvists, un šeit viņam patiešām ir tiesību normas uzrakstītas, viņš dodas trimdā. Un patiesībā mēs varam redzēt, ka attiecībā ar Kārlu Dišleru ir noticis šis te Kārla Šmita gadījums. Un vēl kaut kopā tātad kolēģi jau minēja šie darbi, kas ļāva atjaunot satversmi, amnestijā procesa pamatlicējs, par ko mēs arī sevišķi bieži nerunājam,
Jo ne tikai administratīvās tiesības, bet autoritārās iekārtas laikā Dišlers uzraksta virkni rakstu par administratīvo procesu. Būtisks faktors ir tas, kas varbūt nāk no Lielbritānijas tradīcijas, šīs konstitucionālās tradīcijas. Tas, kā mēs īstenojam valsts varu, skatīties uz šiem precedentiem, kas ir noticis kādā veidā un kā tas ietekmē nākotni. Un, protams, kolēģi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka Dišlers bija politiķis. Otrās Saeimas deputāts. Daudzi viņa slaveni rakstiņi, tostarp tie, kuri tapuši 28. gadā. Mēs varam paskatīties. Tā laikā Kārlis Dišlers ir Saeimas deputāts, tuvojas Saeimas vēlēšanas. Un dažs labs Dišlera zinātniskais raksts, es domāju, ir jālasa viņa politiskās darbības kontekstā. 6 gadījumos, kad vairāk Dišlera priekšlikumi Saeimā ir izbalsoti aizklāti. Nu, lūk, un noslēgumā es minēju Vācijas pāri Gerhards Anšuls, Karls Šmits. Mēs jau Dišleru redzējām. Un noslēgumā, ko tas domāja, tas mūsu otra pāra dalībnieks, Arvids Bergs par Dišleru. Skeptisks, ārkārtīgi kritisks, skarbs, es pat teiktu. Kā bija patiesībā, es domāju, mēs nekad neuzzināsim līdz galam, bet tas, kas mums ir palicis, kā es jau minēju, Dišlera grāmatas. Un tas ir bijis tas pamats, uz kura ir bijis iespējams atjaunot un atgūt Satversmes izpratni. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Es ceru, ka mūsu fakultātes dekāna gūst apmierinājumu tai savai tēzei, ka ir jābūt ne tikai slavinojušiem, bet arī kritiskiem. Kā redzat, mūsu alma mater šis princips dzīves un darbīgs jau vairāk kā 50 gadus. Un tātad tagad es lūgtu kolēģi Mārtiņu Paparinski, kurš izglīto nevis dzimtos jauniešus, bet anglo-amerikāņu tradīcijā studējošus jauniešus, tātad sniegt savu priekšlasījumu par interesantu šķautni profesoru Dišlera darbībā, starptautiskajām tiesībām. Paldies, Lauri. Dišlers un starptautiskās tiesības droši vien ir nedaudz saudabīgs vārdu savienojums vienā teikumā, ja viens nav teikums, ka dažas no tēmām, par ko Dišlers rakstīja ļoti maz, ir starptautiskās tiesības. Tādēļ mans uzdevums ir zināmā mērā paradoxāls pārliecināt jūs, ka Dišlera tiesību zinātniskajā daļradē ir pietiekami interesantas lietas, kas ļauj par viņu runāt kā par nenovērtētu, varbūt kā pat paši nenovērtētu, bet oriģinālu interesantu starptautisko tiesību zinātnieku. Es vēlētos izvirzīt 3,5 tēzes. Droši vien pustēzes izvirzījums būs atkarīgs no tā, cik man pašam raities runa un cik vēlīgi uz mani skatīsies paneļa vadītājs. Pirmā tēze varētu būt relatīvi garlaicīgākā par to, kā Dišlera izpratnē Latvijas tiesības skatījās starptautiskajām tiesībām, ka mēs pieskaršos ar ļoti vieglu pieskārienu, tikai dodot atskaites punktu Dišlera mūsdienu ieguldījumu komentētājiem Mārim Lejniekam 2. daļā. Otrā tēze, kas, manuprāt, ir daudz interesantāka, ir Dišlera izpratne par starptautiskajām tiesībām, par starptautisko tiesību struktūru un raksturu, kam es veltīšu visvairāk savas uzstāšanās laika. Trešā tēze, kas varētu būt mans uzstāšanās tiešām sirdī, ir, vai Dišlers bija starptautisko tiesību jurists un kādēļ viņš nebija starptautisko tiesību jurists. Un pustēze, kas varētu būt kā tāds atspēriena punkts priekš jautājumus, ko Arvīts pēc manis dos erudītu un daļrunīgu atbildi. Jautājums, kam pieskārās jau vairāk runātāji, proti juristai, tīpaši publisko tiesību jurista atbildība netaisnīgā režīmā. Vai tas ir jauns jautājums, vai tas ir Latvijai unikāls jautājums, un kādas ir iespējamās atbildes, kādu cilvēks tam ir spējusi sniegt. Pirmā tēze. Dišlera izpratne par starptautiskajām tiesībām Latvijas tiesībās ir skicēta no nacionālo tiesību perspektīvas, bet ir starptautiskajām tiesībām ārkārtīgi draudzīga. Kontekstā ar administratīvo procesu Dišlers uzskata, ka starptautiskie līgumi var būt nacionālo tiesību avots. Priekš viņa tas šķiet diezgan nepretrunīgs apgalvojums,
jo starptautisko līgumu apstiprināšana Nacionālā parlamentā ir leģislatīvās funkcijas veikšana. Proti, likumdevējs dara kaut ko, ko viņš būtu varējis darīt arī pieņemot likumu šajā jomā, tādēļ neapšaubāmi starptautiskais līgums ir tāds pats avots kā likums. Maz drusku mazāk draudzīgs starptautiskajām tiesībām ir secinājums attiecībā uz normatīvu aktu hierarhiju. Proti, Dišlera prāta, tāpēc, ka starptautisko līgumu apstiprina likums vai ministru kabineta noteikums, hierarhijas vai, kā Dišlers to teica, gradācijas ziņā, starptautiskās tiesības nestāv pāri nacionālām tiesībām, bet citējot blakām, kas liek uzdot ļoti interesanto jautājumu par to, ka, protams, ir pozitīvi, ja blakus stāvošas lietas skatās un aicina cilvēkus doties vienā virzienā, bet ko darīt gadījumā, ja ir kolīzija? Uz šo jautājumu Dišlers nesniedz atbildi. Manuprāt, klusējoša atbilde būtu, ka ir jāpiemēra vispārējie tiesību principi par vēlākām un speciālām normām. Tātad Dišlers šajā jautājumā ir maz drusku nedraudzīgāks starptautiskajām tiesībām kā mūsdienu tiesības, vai vismaz man tā šķiet, varbūt Māris Lejnieks demonstrēs, ka es kļūdos. Otrā un interesantākā tēze attiecas uz Dišlera izpratni par starptautisko tiesību avotiem un struktūru, kuras identificēšanai ir jāpieiet ar zināmu piesardzību un uzmanīgu Dišlera darbu lasījumu, jo Dišlers tai nepievēršas tieši. To ir iespējams izsecināt netieši no Dišlera piemēriem, kuros viņš runā par starptautiskajām tiesībām un dažām retajām tēzēm, ko viņš izvirz par starptautisko tiesību saturu. Vērtējot pirmskara starptautisko tiesību zinātniekus, galvenais kvalitātes kritērijs ir jautājums par to, vai šie zinātnieki ir spējuši uztvert galveno pārmaiņu pagājušajā gadsimtā starptautisko tiesību struktūrā. Protams, starptautiskās tiesības ir būtiski mainījušās salīdzinot ar to, kādas tās bija pirms 100 gadiem, bet kāda ir galvenā pārmaiņa? Un, manuprāt, galvenā pārmaiņa ir mazāk tehniskā. Protams, mūsdienās ir vairāk tiesu, starptautisko organizāciju, reģionālās integrācijas, bet šie ir tikai tehniski pārmaiņu elementi. Konceptuālais un revolucionārais pārmaiņu elements ir publiski tiesisko elementu rašanās starptautiskajās tiesībās. Klasiskās starptautiskās tiesības ir fundamentāli privātiesiskas. Tās ir analoģizētas privātiesību paradigmai. Starptautiskie līgumi, līgumi starp privātiesiskiem individiem nacionālajās tiesībās, atbildības starp privātiesiskiem individiem nav nekas, par ko valstis nevarētu vienoties savā starpā. Horizontālais biljārda bumbu modelis par starptautiskajām tiesībām. Un pēc otrā pasaules kara starptautiskajās tiesībās attīstās jauni publisko tiesību elementi, imperatīvās normas. Normas, kas aizliedz valstīm vienoties savstarpēji par noteiktām lietām. Publiskie tiesiskie elementi, kad rodas patiesi daudzpusējas normas, ar kurām valstis ir uzņēmušās pienākumus erga omnes, attiecībā uz visiem. Ne tikai attiecībā uz tiem, kas varētu tikt ievainoti ar attiecīgo darbību, bet uz visiem attiecīgās kopienas dalībniekiem. Patiesais tiesību zinātnieka ģenialitātes kritērijs ir vai viņš vai viņa, starpkaru laikā gandrīz vai pilnībā, viņš ir spējis saredzēt starptautisko tiesību attīstības virzienu, ka tas bija manifestējies vēl tikai embrioniskā fāzē. Mana tēze ir, ka Dišlers, lai gan nedomājot par šo jautājumu tieši, bija ļoti precīzi šo kustību uztvēris. Es vēlētos norādīt uz 3 piemēriem, kas, manuprāt, demonstrē Dišlera asredzību nākotnes attīstības paredzē šajā jomā. Pirmkārt, grāmatā par administratīvo procesu Dišlers cita starp mēģina izprast, vai administratīvās tiesības vairāk iedarās privāto vai publisko tiesību jomā, un norādot, ka tā ir grūts jautājums ar grūtu atbildi, viņš izvirza vairākus piemērus, ka citās tiesību nozarēs arī var nebūt pilnīgi skaidrs, vai tiesību mērķis ir individuāls labums vai vispārējais sabiedrisks labums. Viens no piemēriem, ko Dišlers izvēlas, ir starptautisko publisko tiesību piemērs, kurā
kā Dišlers norāda, normas par starptautisko mieru un drošību ir gan ar privātu, gan ar sabiedrisku labuma nozīmi. Un tā ir fundamentāli svarīga tēze. Šī ir tēze, līdz kurai starptautiskā tiesa tika tikai 1970. gadā, atzīmējot tieši Dišlera norādīto pirmo elementu, ka viens no pienākumiem, kas katrai valstī ir pret vispārējo starptautisko kopienu, ir pretiesiskas agresijas aizliegums. Un mana tēze ir tāda, ka Dišlers uztvēra un spēja novērtēt, ka starptautisko tiesību attīstības virziens, kas bija manifestējies Nāciju līgas regulējumā, Kelloga-Briāna paktā, jau bija mainījis starptautisko tiesību struktūru, radot tajā pienākumus, kas valstīm ir ne tikai pret agresijas upuriem, bet pret visu starptautisko kopienu. Otrā tēze ir atvasināma no Dišlera grāmatas par pašnoteikšanos. 30. gadu sākums. Un šī tēze, ko Satversmes tiesa citē arī robežlīguma lieta, attiecas uz tautu pašnoteikšanās tiesību juridisko raksturu starpkaru periodā. ANO statūtos pašnoteikšanās tiesības ir atregulētas nepārprotami, bet kāds bija to status pirms tam? Ir iespējami divi viedokļi, iespējams, ka tā jau tad bija vispārēja juridiska norma, vai arī iespējams, ka tas bija tikai tiesību politisks postulāts vai pat politisks postulāts, kas varēja vadīt līgumu slēgšanu ar noteiktu saturu un varēja tikt ietverts noteiktos līgumos, kā tas arī ir ietverts ļoti svarīgi 2020. gada Latvijas miera līgumā. Dišlers izvirzīja interesantu tēzi. Dišlera prāt, pašnoteikšanās tiesības ir uzskatāmas par starptautisko tiesību vispārējo principu, jo tas ir atvasināms no valstu konsensa nacionālā līmenī. Un no tā izriet, ja mēs tā atritinām šo argumentācijas ķēdi, izriet ļoti interesanta izpratne par to, kāds raksturs ir starptautiskajām tiesībām. Kā starptautiskajās tiesībās darbojas vispārējo principu argumentus. No tehniskā viedokļa mums ir jāidentificē konsens noteiktā jautājumā starp vadošajām tiesību sistēmām, uzmanīgi jāizdestilē vispārējais princips un tad jātransponē tas starptautiskajās tiesībās par cik tas var tur tikt ievietots. Galvenais arguments analoģijas tehnikas piemērošanā salīdzinošās tiesībās ir funkcionālās salīdzināšanas identificēšana. Apstākļus, ka cits tiesību režīms paredz kādu citu raksturtiesību normu, nenozīmē, ka tā ir tieši pārnesama. Ir jāizvērtē, vai tā atbild uz tiem pašiem izaicinājumiem tajā pašā struktūrā. Satversmes tiesa šo principu ir identificējusi vairākās savās lietās. Tas nozīmē, ja Dišlers uzskatīja, ka publiski tiesiskais tautu pašnoteikšanās princips ir pārnesams no nacionālām tiesībām uz starptautiskajām tiesībām, klusējošā un neartikulētā premisa šai tēzei ir, ka starptautiskās tiesības jau 30. gados ir pietiekami publiski tiesiskas, pietiekami līdzīgas nacionālajām publiskajām tiesībām, lai tajās varētu ievērēt šādu argumentu. Šī tēze ir ļoti drosmīga. Mums jāsalīdzina ar to, ko šajā jautājumā diskutēja 30. gados. 27. gadā Sergejs Lauterpakts savā slavenajā darbā par privātiesību analoģijām un starptautiskajām tiesībām izvirzīja tēzi, kas pati par sevi šķita daudziem pretrunīga, proti, ka var vilkt analoģijas starp privātiesībām, līgumiem, atbildību, īpašumtiesībām un starptautiskajām tiesībām. Dišlers iet vairākus soļus tālāk un precīzi identificē to, ka starptautiskajās tiesībās ir pietiekami publiskie tiesiskie elementi, lai varētu izvirzīt šādu raksturu argumentu. Trešais piemērs, kas ir arī varbūt mazliet pretrunīgs, vēlētos izvirzīt tēzi, ka Dišlers jau 32. gadā darbā par tautu pašnoteikšanos aizstāvēja tēzi, ka starptautiskās tiesības nepieļauj teritorijas pāriešanu pretiesiskā ceļā, proti tēzi, uz kuras balstās Latvijas kontinuitātes doktrīna. Un to es atrasinu no Dišlera norādes, kur viņš starp citu piemin kā vienu no sekām tautu pašnoteikšanās principu atzīšanai, ir tas,
ka šobrīd nebūtu iedomājama Polijas sadalīšana. Kas, protams, var nozīmēt, mēs varam lasīt Dišleru vairākās izpratnēs. Garlaicīgākais lasījums būtu teikt, ka tā ir vēsturiskā politisks pareģojums, kas, kā mēs zinām, bija kļūdains. Bet tas ir juridisks arguments, tādēļ man būtu šķiet interesantāk piešķirt Dišlera argumentam juridiski normatīvu sēgumu. Proti, Dišlers uzskatīja, ka pašnoteikšanās principa atzīšana, vai nu kā vispārēja principa, vai kā noteiktos līgumos, tai skaitā Latvijas un PSRS līgumā ietvērtu tiešu nepārprotam tiesību normu, izslēdz iespēju veikt teritoriālas pārmaiņas pretiesiskā ceļā. Lietas, kas valstu praksē tika tikai pamazām atzītas 30. gadu laikā, sākot no 30. gadu sākuma, un Latvijai ļoti patīkami, līdz 30. gadu beigām jau bija radusies pozitīvo tiesību normu, kas šādas tiesības aizliedza, proti šādas pārmaiņas aizliedz tādēļ PSRS veiktā okupācija un aneksija nebija spēkā soši atbilstoši starptautiskajām tiesībām, un attiecīgi Latvijas kontinuitāte bija spēkā soši juridisks arguments. Mazliet provokatīvā tēze, ko es vēlētos izvirzīt, ir, ka Dišlers jau bija uztvēris, starptautisko tiesību pulsu attīstības virzienu un varētu tikt uzskatīts kā šīs neatzīšanas kontinuitātes doktrīnas pirmais pareģis jau pirms Lauterpachta, Jacksona un Nīrnbergas militārā tribunāla. Vai Dišlers bija starptautisko tiesību jurists? To var droši vien sniegt divas atbildes. Ja mēs jautātu pašam Dišleram, viņa laika biedriem, priekšmetiem, ko viņš mācīja un lietām, par ko viņš diskutēja, droši vien atbilde būtu jādod nē. Viņš neuzskatīs jau par starptautisko tiesību juristu. Tā pašā laikā mēs varētu mazliet postmodernā garā jautāt, vai autora kļūdaina, sašaurināta izpratne par tiesību nozaru robežām, kuru ietvaros ir piemērojami viņa darbi, ir pietiekama, lai vēlāki autori un zinātnieki nedotu šī zinātnieka darbam to patiesu apjomu un tvērumu. Gribētu teikt, ka nē. Autors ir miris, viņa mira Francijā 70. gados, un mums nav pamata lasīt autora viedokli tik ierobežot. Tādēļ es uzskatu, ka Dišlers bija starptautisko tiesību zinātnieks, ļoti interesants starptautisko tiesību zinātnieks. Mums viņš ir jālasa šajā gaismā. Pustēze ir šāda. Kā mēs skatāmies uz Dišlera mantojumu un atbildību? Vai mēs sakām, ka Dišleru, līdzīgi kā Īvelina Vo nav jēgas lasīt pēc Otrā pasaules kara, Dišleru nav jēgas lasīt pēc 34. gada? Manuprāt, tas būtu vienkāršots skatījums. Šis ir jautājums, ar ko ir saskārušies daudzi izcili zinātnieki un intelektuāļi. Tacits, Tomas Mos, Kelzeņš Šmits. Dvorkins izvirzīja interesantu tēzi, ka tā kā jebkuram tiesību piemērotājiem jāspēj dot labākais tiesību sistēmas skatījums, tad netaisnīgā režīmā tas ir jādara, pat ja tas prasa melot. Tātad atbildīgam juristam netaisnīgā režīmā ir jābūt melim. Ļoti interesanta tēze. Droši vien, ka atvadu sveiciens būtu tas, ka Dišlera izvēle netaisnīgā režīmā ir tāda, ko mums vajadzētu paturēt prātā arī, ja mēs esam netaisnīgu izvēļu priekšā taisnīgā režīmā. Mēs vienmēr esam izvēles priekšā. Paldies! Man jāatzīst, ka ar savu briljanto un patiešām precīzi īso uzstāšanos Mārtiņš vismaz man radīja 3 punktus, par kuriem būtu nepieciešama tālāk diskusija. Taču mūsu laika režīms neļauj mums šo diskusiju izvērst tūlīt šeit, tāpēc izmantosim droši vien kafijas pauzi vai vēlākus sarunas šodien pēcpusdienā, bet šobrīd vārds ir Arvīdam Dravniekam, lieliskajam Dišlera fonda dibinātājam, bīriņu tradīcijas sācējiem un kopējam, ko droši vien viņš arī pieminēs, un šīs konferences sakarā referentam par personību. Tā, Mārtiņam pilnīgi taisnība par to, ko viņš pabeidz, mums vienmēr ir izvēle. Mums vienmēr ir brīvā griba, un tas ir pats svarīgākais. Un tas, ko man vajadzētu pastāstīt,
kāds bija Dišlers kā personība. Un, pirms konferences mums ir bijušas intensīvas diskusijas arī digitālajā vidē. Esmu sastapies ar jauniešiem, es atļaušos teikt jauniešiem no jaunāk par mani, kas diezgan skarbi vērtē atsevišķus, izpausmes. Es teiktu tā, ka neviena personība nemīt ārpus laika. Personība mīt konkrētā telplaikā. Viss tas, kas atrodas ārpus šīs telpas vai ārpus šī laika, tāpat kā Dišlers mūsdienās, tās ir tikai refleksijas, jau atspulgi. Un atspulgi ir tādi, ka mēs saskatām tikai to, ko mēs gribam saskatīt. Vai tie ir saules atspulgas jūrā, vai tās ir grāmatas, tas, ko mēs vēlamies, to mēs tur saskatām. Un nav jābrīnās, ka katrs skatoties varbūt vienā un tajā pašā spogulī saskata pilnīgi citus vaipstus. Tikai viena lieta, ko es gribu atkārtot vēlreiz. Personības nepastāv ārpus konkrēta telplaika. Secinājums no šīs premises. Laiks nevar neaizraut personību. Laiks aizrauj personības. Personības ir tās, kas veido šo laiku. Tāpēc mēs arī esam tie šeit klātsošie, kas piepilda pilnīgu konkrētu laiku. Tagad par vienu tādu personisku piezīmi. Dišlers spožākais, varētu teikt, akadēmiskais devums, spožākais un arī tāds karjeras un izpausmes iekrīt 30. gados. Un, man šķiet, ka es šo vecumu saprotu, jo tie ir 50 gadi ar maz astīti. Viss tas, ko es līdz šim sakrājis, tagad to sāc atdot citiem saviem skolniekiem. Vēl par Mārtiņu maz piezīmīt. Izrādās, ka arī Oksfordas īpašā valoda var iegūt tādu pašu melodiju, pārtulkot latviski. Tiesa gan man pašam bija grūti sekot līdz konkrētam argumentam, es vairāk ieklausījos melodijā, tāpēc es centīšos, drusciņ palasot to, kas šobrīd notiek Twitterī, es centīšos runāt 140 zīmju domgraudos. Pirmā tēze, jeb posms, liriskais posms. Šajā posmā līdz 5. gada revolūcijai varētu teikt, ka šīs personības dzīvē nekā īpaša. Ne pārāk pelēcība, ne pārāk spilgta, bet varētu teikt tāda spilgta viduvējība. Ko cilvēks izdarīs? Cilvēks ir piedzimis un audzis personība veidojusies tajā laikā, kad latviešu tauta jau pamodusies, nacionālā pašapziņa ir kaut kas pašsaprotams, ir kļuvusi par tautskolotāju, 8 gadus nostrādājis par skolotāju, sarakstījis vairākas geogrāfijas grāmatas, starp citu, Facebookā, kur ir minētas šīs dažādās grāmatas un jautājums, kur no tām ir sarakstījis Dišlers, visas 30. Pareizi atbildi tam, kurš atķeksēja pilnīgi visas, bet neviena šāda atbildi nav sniegta, jo ik pa brīdim kāds par kaut ko šaubījās, un visvairāk šaubu bija par dzejnieku laiku. Es kāds esam bērnībā bijuši dzejnieki, un vajadzētu pacensties to dzejnieku sevī nenogalināt, bet mēs to izdarījuši, vismaz atdzīvināt. Lūk, un Dišleram ir 2 dzīvoļu krājumi, ko viņš sauc par uzzīmējumiem prozā. Un viens no tiem, pirmais Sapeņu lapene dzejoles prozā ir rakstīts ar pseidonīmu. Viņam pseidonīmi Valdnieks, dzejolim Pēterītis pseidonīms Jānis Liepiņš, un tikai 5. gadā jau šis vēl viens atmodas laikā, taisnības atmodas laikā, iznāk Dišlera krājums, dziesmu prozām pantos Vildi un slātie mirkļi. Es necitēšu šos dzīvoļus. Jo tie dzīvoļi arī par laiku, katram no mums bērnībā ir bijušas alkas pēc kaut kā skaista, cēla, pagaidām vēl nezināma. Tā, sākās dzīve. Tas ir attaisnojums, kāpēc ar pseidonīmu. Toreiz bija tāds laiks, toreiz daudz rakstīja pseidonīmiem. Piemēram, Feliks Cielēns, ko daudz pazīst kā izcilu politiķi, viņš rakstīja lugas ar sievas pseidonīmu. Arī Dišlera sieva arī bija rakstniece. Labi, ķeramies klāt būtiskākam laikam tiesību zinātnieks.
Laikam šīs 5. gada atmodas rezultātā cilvēks saprata, ka dzīvē var izdarīt vairāk, bet tev ir arī jāiegūst vairāk, jāapgūst vairāk, jāizzina vairāk. Un tiešām šīs studijas impērijas labākajā augstskolā, kas toreiz nebija Eiropas nomale, tas nebūtu dīvaini, bet pēc juridiskās domas atradās Eiropas centrā. Un piemērotība akadēmiskajai dzīvei to Jānis ļoti labi noraksturoja. Tā ir īpaša vide. Mazāk pazīstams mums ir Omskas posms. Dažos avotos minēta Omska, tā ir drukas kļūda. Mazāk pazīstams mums ir Omskas posms, bet jāsaka paldies Kasparam Zellim, kurš norādīja avotus, kuros vajag rakt, jo tagad ļoti daudz, kas ir digitālajā pasaulē, un ļoti daudz, ko var atrast. Un būtu vērts tas vēl pētāms. Nu, un it kā Latvijas tas akadēmiskais posms ir it kā pazīstams, taču kas mums paliek pāri no mums un arī pēc kā mēs vērtējam cilvēkus, ne jau pēc, teiksim, autobiogrāfijas, mazāk pēc autobiogrāfijas, bet vairāk pēc bibliogrāfijas, to, kas paliek pāri. Un Signe Terihova sagatavojusi, es saprotu, Signes darba spējas ir vienkārši fantastisks. Signe, tu esi kaut kur tuvu, es to neredzu. Paldies. Un šeit ir 27 monogrāfijas ar visiem datiem. Tas ir grāmatas, kas ir izdotas grāmatas formātā, konkrēti Dišlera darbi. Ja? Un šeit ir arī uzskaitījums visam, kam viņš ir bijis redaktors, periodiku, ko varēja atrast, jo visu periodiku mēs izrakt pagaidām vēl nevaram, jo viss nav internetā, un daļa ir internetā var būt, bet vācu vai franču valodā, franču virziens mums ir pilnīgi šobrīd neapgūts un nezināms. Vajadzēja fondu dibinātājus vienu franču valodas prasmē. 13. vieta fondu dibinātājos ir brīva. Tikai 1% no gada ienākumiem franču valoda un rociet augšā franču dimensiju. Tā, bibliogrāfija arī nav pilnīga, jo es atceros gan Latvijas jurista rakstus, kur daudz ko nāca, toreiz daudz ko pārpublicēja no Dišlera, jo neko skaidrāk nevarēja atrast, tās diskusijas kaut kā bija jāievirza. Šeit Zvēselnieks jau, kur palika? Ir vēl, tur vairāk raksta, jāklāt sakot, labi. Un arī juristu žurnālā tāpat ir vairāk rakstu pārpublicēti, un tur arī ir īsas biogrāfiskas uzziņas. Galvenais avots, protams, pēc kā mēs vērtējam, Tieslietu ministrijas vēstnieks, kur redaktors arī Dišlers ilgus gadus bija. Un tagad daudz, kas ir juristu vārdā, bet tas viss ir internetā pieejams. Ar citu ļoti ērti, abonējot jurista vārdu papīra formātā, kas ir krietni lētāk, jūs iegūstat pieeja arī digitāli. Pieeja tikai digitāli maksā krietni dārgāk nekā gan divu vienā. Tā. Bet, lai saprastu to laiku un virzību, un kāpēc mēs pieminam gan Pēterburgu, gan Omsku un Rīgu, toreiz bija tāda dīvaina situācija. Krievijas impērija bija izbeigusies Krievijas teritorijā, bet Latvijas tiesību telpā un tiesību zinātnē Krievijas tiesiskā iekārta turpināja attīstīties. Un īpaši tiesību zinātnē, kāpēc mēs lepojamies ar savu starpkaru latviešu tiesību zinātnieku sasniegumiem, jo daudzi no Pēterburgas tiesību zinātnieku, kas vienu brīdi tur paklīd kaut kur Kievā, vēl kaut kur, viņi vienkārši cerēja, ka Krievijā tās jukas kaut kad beigsies un centās neaizbraukt pārāk tālu. Un daudz no viņiem palika pat Rīgā, strādāja Latvijas universitātē par docētājiem, un tāpēc jau pirmajiem studentiem bija iespējas uzreiz būt Eiropas tiesību zinātnes atziņās tajā telpā iekšā. Plus vēl, protams, valodas prasmes. Tā. Politiķis. Pareizi atbildi Facebookā bija, vispār nebija ierakstīta iekšā, kur ir bijis ievēlēts. Jo ir bijis ievēlēts gan Krievijas valsts domē, gan Rīgas domē, gan otrajā saimā, tieši tādā secībā pēc gadiem. Un, teiksim, tas Krievijas valsts domes posms, tajā laikā viņš bija Omskā, viņš nebija no Latvijas, viņš nebija ne Galvenīts, ne Zālīts. Un tas Krievijas valsts domas posms, visticamāk, ka tas saistīts ar revolucionārām idejām, toreiz valdošā un vadošā taisnības partija bija sociāliski revolucionāri, eseri, bet pat ja mēs tur kaut ko izraksim tādu, kas neizskatās
ļoti pilnīgi atbilstoši higiēniskās demokrātijas standartam, ir jāatcerās, ka tas bija pilnīgs juku laiks. Paradigmas nevis mainījās, bet viss bija sakrits vienā lielā čupā. Mēs joprojām nezinām, ko tajā laikā darīja Eduards Smiļģis. Bet laikam kaut ko tādu, kas ļauj viņam kā personībai pēc tam izpausties šeit, Latvijā. Tā kā eseriem šobrīd liksim mieru. Tas bija skaistākais, ko toreiz dzejnieks un taisnīgs cilvēks varēja izvēlēties. Politiķa laiks Rīgas domē un Saeimā vairāk saistīts ar izglītības jomu, jo Dišlers bija ne tikai akadēmiskai dzīvē piederīgs, bet arī, tā varētu teikt, akadēmiskais administrators. Līdzīgi kā tiesas priekšsēdētāji ir tiesneši, bet administratori, tā līdzīgi ir arī akadēmiskā vidē cilvēki, kas ir piemēroti administratīviem darbam un visu laiku to arī īsteno. Un tāpēc viņa pievēršanās izglītības jautājumiem ir diezgan dabiska, vēl jau vairāk es tā spēju iedomāties, kāds notiek, kāds arī toreiz notika Saeimas juridiskajā komisijā, tur ekspertiem un ekspertiem, tā skaitā zinātniekiem, ir jārunā citā valodā, tādu, kuru saprot arī politiķi. Un tas nepalīdz zinātniekam attīstīties, to es pilnīgi skaidri zinu. Bet, tāds laiks. Tagad tā laiks, kurš aizrauj personības. Ja cilvēks dzīvo ārpus laika, tā nav personība. Tā ir vienkārši zaudēta iespēja. Tagad tā, negatorījuma gesta, jo cilvēku valodā, latviešu valodā nevienam neuzdota lietvedība, vai tas nav ne Berga izdomājums, ka vara rada tiesības, tas nav arī Dišlera izdomājums par to, ka, ja sabiedrībā valda jukas, kādam ir jāuzņemās atbildība un jāievieš kārtība. Pirms 33 gadiem to darīja Turcija, tas tomēr daļēji pieder Eiropai un ir Vācijas tiesību telpā, tāpat kā Latvija. Teroristi, valsts nespēja nodrošināt pilnvērtīgu uzticību, armija paņēma varu un pateica, ka varu atdos atpakaļ. Tas pats šobrīd notiek Ēģiptē. Tā atdošana atpakaļ, jo vēlāk to dara, jo grūtāk to var izdarīt. Un, mēs to varam lasīt arī Dišlera dēla atmiņās Induļa, ka arī vadonim Ulmanim esot bijis nodoms atdot varu atpakaļ, tikai viņš nepaspēja. Varbūt tā bija, bet mūsu darbus nevērtēja pēc mūsu skaistiem nodomiem, bez tā, ko mēs esam paspējuši izdarīt. Varbūt ir vērts tā dzīves secinājums varētu būt tāds, ka vērts izdarīt inventarizāciju savā dzīvē. Nevis mazās inventarizācijas vecgadu vakarā, ko es apņemos, tur mazāk dzert, mazāk ēst, vairāk rakstīt. Bet kas ir tie darbi, kurus mēs varam izdarīt, mūsu iespēja, un kas paliks pēc mums jau kā darbi, kā atspildu citā laikā, un kas ir tādi sīkumi, kas tik un tā mums nozags laiku. Tiem sīkumiem nav vērts arī atliksīja 1 minūte, varbūt sīkums, bet es mēģināšu to izplest. Pie tam vēl maza tomēr, kā šajās telpās 35. gadā radās šis vadonības juridiskais pamatojums. Idejas autors, šodien ir ļoti populāri teikt idejas autors. Idejas autors ir cits profesors Pauls Līņš, bet laikam viņš labāk pārzināja romiešu tiesības. Bet kurš bija virzītājs? Kaut reiz memāros to neesmu izlasījis pilnīgi skaidri, ka tas bija vadoņa propagandas ministrs Bērziņš. Jā, Bērziņš, ko labi Latvijai nav devuši. Un kurš to visu atbalstīja? Kāds vārdā nenosaukts privātu docents, kurš pretendēja uz šo akadēmiskā administratora vietu, bet lai viņa vārds paliek aizmirstībā. Mazs jautājums, vai demokrātija ir pilnīga? Visi zina slaveno, gan Winstonu Čērčilu to zīmīti, ka mēs uzvarēsim, lai gan tā nāk no cita gadsimta. Bet labi, liksim mieru Spenceram. Bet, jā, mēs zinām, ka demokrātija nav efektīvākā pārvaldes forma. Pavisam vienkārši iemeslu dēļ, jo
Jo, kad cilvēki sanāk kopā, viņi kļūst par baru. Un bars nekad neredz nākotni, bars nekad nedomā, bars var cerēt, ka viņiem patrāpīsies vadonis, kurš varbūt piekļūs pareizo izdzīvošanas stratēģiju. Es īsti nezinu, kā veidosies digitālais bars, jo digitālajās kopās, kas šobrīd veido sabiedrības struktūru, mēs paši izvēlamies piederību. Jo parastajos baros tu esi tajā telpā, tajā laikā, tev nav izvēles, vai tu esi barā, vai tevs nav. Šobrīd mēs varam paši veidot savas kopas, bet tāpēc tāds lūgums, ja atziņa pašam priekš sevis, mums tiem, kas šajos digitālajos baros moderē, uz mums tomēr ir milzīga atbildība neievest to baru kādā strupceļā. Vēl jau vairāk bija šī jaukā Sanītas tēze, ka es to pierakstīju kā Dišlera plaģiāta metode. Ja piekrītu, tad necitēju. Man jau šķiet, ka studenti to ir kaut kā apguvuši pilnīgi dabiski jau ne pirmo gada desmitu. Taču tā ir, ka digitālajā pasaulē cilvēki piekrīt visam, ko lasa. Un pāraksta varbūt pat nedomājot, ko viņi īsti ir pārakstījuši, tikai tāpēc, ka spoguli ieraudzīja kādu pazīstamu vaipstu. Secinājums varētu būt tāds, ka šīm daudzajām Dišlera grāmatām, kuras neizdevās nekādos specfondos noslēgt dažas no mājām un redzam šeit arī pirmajā rindā, lasītos rindā, kad grāmatu rakstīšanai ir jēga. Es pats arī šobrīd domāju, ka laikam šogad beidzot būs kaut kas nopietnāks jāuzraksta. Vēl viens laiks Sibīrija. Sibīrija, Krasnojarskas novads, Biruļu rajons, Paļavojas ciems. Ko tu daudz par to var pateikt, lai gan lasot vēstules dienas grāmatas, tā sajūta ir ļoti jūties piederīgs tam laikam. Un daļa no šīm dienas grāmatām ir pieejams arī tādā izdevumā, kā mums visiem pazīstamā mācību grāmatiņa valsts varas orgānu viņu funkcijas. Tur sākumā ir šīs vēstules, tie skaitā ir rakstīt nākamajā, mēģis rakstīt vēstuli nākamajā dienas grāmatas ierakst nākamajā dienā pēc Dišlera aiziešanas. Viņi to nesanāk, protams. Un kādreiz bija tā, kad cilvēks savas slēptās domas pierakstīja dienas grāmatās. Tagad jau tās dienas grāmatas viss ir publiskas, arī Arveda Berga politiskās pensijas laika rūgtums, strāvojumi. Un, secinājums varētu būt tāds, ja šodien jau pat katru rūgtā doma, ko es pateicu, vēl neesmu noformulējis, uzreiz jau izlasām Twitterī. Un secinājums varētu būt vienīgā izdzīvošanas, vienīgā pareizā stratēģija ir nedomāt rūgtas domas. Pamodināt sevi dzejnieku un dzīvot harmoniskā pasaulē. Liels paldies Arvīdam Dravniekam. Tātad, jā, viens no fonda mērķiem ir arī saglabāt profesoru Kārļa Dišlera piemiņu, un sirsnīgs paldies fondam Sibīrijas bērni par to, ka tas ir izdevies jau ir tālajā Biriļusu ciemā, Biriļusu rajona novadpētniecības muzejā jau ir viens stūrītis iekārtots. Mēs šogad tur bijām kopā ar fondu Sibīrijas bērni, aizvedām krustu. Varēs arī tagad pārtraukumā redzēt. Un sirsnīgs paldies vēl citam fondam, proti Koknes fondam un Vilim Vītolam. Paldies, kā fonda dibinātājiem. Jo likteņdārzā aug tātad profesoru Kārļa Dišlera ābelīte. Paldies. Un pirmās sesijas noslēgumā, pirms mēs visi dosimies kafijas pauzē, kuras laikā būs Dzintras Gekas filma par Sibīrijas bērniem, tai skaitā arī skarot šo te pēdējo Arvīda Dravnieka pieminēto posmu profesoru Dišlera dzīvē, proti viņa, diemžēl nelaimīgi divkārtu izsūtījumu. Pirms tam vārds tādai negaidītai ekspromtu uzrunai Jānim Bordānam. Es nedaudz cerēju, ka to es varēšu
pateikšu beigās uz pārtraukuma beigām, bet sāksim tagad. Es varbūt arī runāšu bez mikrofona, tā ir nedaudz ērtāk. Bet tiešraidē nedzirdēs. Viņš tiešraidē nedzirdēs bez mikrofona. Tā. Man ir patiesa gods un prieks, ka es varu arī šīs auditorijas priekšā izteikt pateicības cilvēkiem, kuri ir sekmējuši tiesību zinātnes attīstību Latvijā šogad. Un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un es personiski izsaku pateicību Karinai Kornai par ilgadīgu ieguldījumu tiesu sistēmas un tiesību politikas veidošanā. Lai labāk es vēlos izteikt pateicību Tieslietu ministrijas un savā personiskajā vārdā Laurim Liepam par ilgadīgu ieguldījumu tiesu sistēmas politikas veidošanā. Un te ir maisiņš, lai nesalīst lietas ārā. Arī pateicība Gatim Litvinam. Es neredzēju, vai viņš ir. Pateicība Jānim Plepam. Un vēl viena pateicība ir Sanitai Osipovai, bet šī pateicība nebija pagūta nodrukāt līdz šodienai. Tā šobrīd atrodas uz mana kabineta galda jau parakstīta, un to es atgādāšu tuvākajā laikā. Paldies! Burvīgi, gan laikam kafijas pauze, vai ne? Paldies par pirmo sesiju, un nākamā sesija sāks cikos. Lūdzu, nemūciet prom. Nākamo sesiju mēs sāksim diezgan drīz, burtiski 15 minūšu laikā, vai ne?